esmu pēc sesijas ar Robertu, un mēs gājām iekšā sesijā ar vislielāko tēmu, kas, protams, ļoti daudzus uztrauc, ir saistībā ar finansēm. Buģete ir ļoti liela, un vakardienas webinārā dzirdot Zigmāra vārdus, tad es sapratu to, ka arī tas mani skar, kad manī ir iekšā nabadzības sindroms. Jo man parasti ir ļoti viegli dot naudu, bet saņemt atpakaļ ir grūtāk. Tādēļ gājām ar tēmu, kad esmu noniecināta, kad man to nedrīkst, es nedrīkstu tērēt, un kad es neesmu pietiekami laba. Un Roberts ļoti labi ievadīja mani sesijā, un mēs gājām pa dažādām manām dzīves daļām, regresijā. Un, protams, mēs atradām to posmu, kur tas viss notikās. Un, protams, tas ir sava veida nežēlīgi dzirdēt to, kad tava māte ir tev teikusi tos sliktos vārdus, bet tas deva ļoti lielu skaidrību, kāpēc viņi to darīja, jo arī Roberts mani ieveda nedaudz dziļāk, kur es spēju savienoties kopā ar savu mammu un kāpēc viņai bija tādas sajūtas un no kurienes tas nāca. Un, protams, ar piedošanu, ar atdošanu atpakaļ un manām mazam bērnam, mazai Edītei, es pateicu, ka tu esi vērta, tu drīksti tērēt, tev ir tiesības tērēt, un ja tev gribās, tad tas ir tavs. Un, protams, arī sāpīgi seansa laikā pat nāca apziņa, kad viss, ko es piedzīvoju pat tiem dzīves posmiem, arī mana mamma pirms aiziešanas no dzīves, arī viņa to visu atkārtoti piedzīvoja, tieši to pašu. Un, protams, es viņai neteicu tos nežēlīgos vārdus, jo tas jau bija viņā, jo viņai bija ļoti liels rūgtums pret savu māti. Bet viss ir salikts kārtīgi kopā, ir atlaists, ir piedots, un tiešām pateicos Robertam, bija pagara sesija, bet tā vērta, ļoti labi un vērtīgi novadīja, un, protams, ļoti labs terapists, un es iesaku pie viņa kaut uz vienu sesiju aiziet, un jūs nenožēlosiet, un būs atziņas, un būs tā vērtība un izmaiņas.